Raksta man klienti, viņi saka, Diana, skatos, visi brauc, tur Parīze, Itālija, un man pēkšņi arī sagribējās. Bet es jūtu, ka kaut kas līdz galam nav. Ļoti grūti nāk šis lēmums. Un beigās mēs nonācām, tas ir FOMO. Trauksme kaut ko nokavēt. Visi ir, un es neesmu. Sociālajos tīklos mēs saskatāmies kaut ko un domājam, ka mēs to gribam. Bet patiesībā tā ir uzspiesta vēlme. Tas ir no trauksmes. Ir jāprot menedžēt savu trauksmi un jāsaprot, ko tu pati gribi. Vai tu tiešām gribi uz to Parīzi? Vai tā vispār ir tava vēlme? Vai arī tas būtu tā kā, forši, ja tas būtu, bet es to tā, ka pa īstam negribu. Jo viss, ko tu ļoti gribi, tas tavā dzīvē būs, tāpēc, ka tu būsi tik ļoti motivēta darīt visu, lai realizētu to vēlmi. Darīsi grūtos darbus, kur liksies tik grūti, jo tava sirds vēlme ir spēcīgāka. Tiklīdz ir kaut kāda šauba enerģija, tiešām apdomā, vai vispār tā ir tava vēlme, vai arī uzspiesta no visiem sociālajiem tīkliem.